nolikt pie vietas lieltirgotājus. Juģina kungs, kas ir smieklīgs jums vienotība? Kas jums ir smieklīgi? Šodien Rīmi un Maksima ir 1 miljards apgrozījums katram. 2023. gada viņi pacēla kopīgi cenas uz 10%. Tas ir vienošanas. Vienīgais veikals Maksima un Rīmi. Vienādi momenti, 10% un 10%. Juģina kungs, jūs uzskatāt, ka tas ir normāli? Jūs uzskatāt, ka tas ir pareizi? Cilvēkiem nav iespējas izvēlēties citu veikalu, kur aiziet. Bet šitie divi giganti vienkārši savā starpā vienojas par lielām cenām. Mēs braucam uz laukiem un redzam, ka uz tiem pašiem produktas precēm, uz pozīcijiem, tas cenas ir daudz mazākas. Tāpēc, ka Juģina kungs, jūs sakotnēji piedāvājat kārtējo iespēju, lai sodītu godīgus uzņēmējus. Bet tos treknus runčus, kas apzog Latviju, jūs piedāvājat atstāt aizborta. Tāpēc šodien ir pilnīgi cita lieta, augsti godāti kolēģi. Ministrs no Zaļzemniekiem pateica, ka vienošanas tur ir. Tas ir jūsu ministra teiktais. Mēs visu to raidījumu redzējām. Viņš pateica, ka viņš obligāti nāks pie koalīcijas ar piedāvājumu, ko tur var izdarīt. Tāpēc mūsu skatījumā šodien godātie zaļzemnieki nāks uzreiz pēc manīm, lai būtu arī piedāvājums, ko mēs tiešām tur izdarīsim. Jo pilnīgi skaidrs taču, ka tur ir vienošanas. Skaidrs, ka ir vienošanas arī starp lieliem benzīntankiem. Skaidrs, degvielas uzpildes stācijas vienojās par cipariem. Viņi dažās dienas spēj piedāvāt pircējiem atlaides pat līdz 20 eiro centiem no litra. Kā tas ir iespējams? Ja viņi mums stāsta, ka viņi dzīvo konkrēti tur ar 1 centu peļu labākajā gadījumā, sestdien droši brauciet 15 eiro centā atlaidi. Kā tas ir iespējams? Ja tur peļņas nav, ja tur nekādas vienošanas nav, ja tur viss ir tā, ka viņi tur dzīvo, atvainojiet, piedodat, knapi izdzīvo tikai, lai tautai palīdzētu. Skaidra lieta, degvielas uzpildes stācijas vienojās, lielveikali vienojās. Un tas ir tikai dēļ tā, ka jums augsti godātā vienotim, jums, Juģina kungs, nav spēka vienkārši pielikt tam visām punktu. Kaut jūs šodien vadāt šo valsti, un jūs nespējat to izdarīt. Un šodien jūs arī mēģināsiet jūs visus piesekt. Un vēlreiz, Juģina kungs, visi tie piedāvājumi, ko iesniedzat jūs, viņi ir tendēti uz to, lai vajāt un sodīt parastus uzņēmējus, lai iztīrīt tirgu un atbrīvot šādiem gigantiem kā Rīmi, veikali, kā Statoils, esošais Circle Q, visi viņi uzdotu. Juģina kungs, tas ir fakts. Tāpēc ģenerālprokurors ir pārstrādājis, mēs paskatījāmies, ko viņš ir piedāvājis un piedāvājam savādāku formu. Mans aicinājums, kolēģi, parādiet šodien sabiedrība, ka jūs esat gatavi nākt pretim un jūs esat gatavi ar viņiem cīnīties. Ar zaļzemniekiem šodien tas ir uzdevums pēc jūsu ministra teikta. Tas ir pienākums mums šodien rīkoties un balsot par. Manas skatījuma savādāk balsojumu šeit nevarētu būt. Paldies!